Nezinu, kā īsti sākt. Ļoti uztraucos. Pirmo reizi, laikam, dzīvē tik ļoti uztraucos, tāpēc, ka jūs esat pie mums atbraukuši ciemos, laikam, arī. Kaut gan es par ģimenes lietām neko nestāstīšu, bet stāstīšu par to, kādi jaunatklājumi man ir sagaidījuši pētot materiālus par Jāni Pujātu gan Latvijas Valsts arhīvā, gan Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas centrā. Un kādi jaunatklājumi man ir sanākuši vispār kaut ko skatoties par Jāni Pujātu. Ne tikai man, bet arī īstenībā arī priekš Latgales Kultūrvēstures muzeja. Dažas lietas tādas pārsteidzošas, kuras ir gandrīz 100 gadus vecas. Jā, un tas nav šodienas mans mērķis, tas vairāk tā kā stāstīšu to, kas ir saistīts tieši ar Latgali, ar Daugavpili, ar Rēzekni un ar tādiem dažiem jaunatklājumiem, jā, kas ir principā ar visu reģionu saistīts. Ja ir kādi jautājumi, noteikti droši lūdzu jautājiet, jo stāstīt tiešām un runāt par šiem materiāliem ir ļoti daudz. Skatoties Latvijas Valsts arhīva materiālus, tā ir tātad Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma materiāli, divas bildītes, būs 2 slaidi. Visam cauri vies tas, ka mākslas zinātniekam Jānim Pujātam ir tātad 2 izglītības, mākslas zinātnieks un jurists. Un to jebkurā dokumentā var ļoti labi redzēt, jo šis juridiskais pamatojums, kādā veidā tiek veidots teksts, pamatots dokuments, vienalga vai tas ir domāts radošās vides cilvēkiem, vai tas ir domāts partijas darboņiem, vai tā ir sūdzība, vai ieteikums, vai kāda cita veida satura dokuments, var just šo ārkārtīgi labi izkopto juridisko valodu un arī latviešu valodas zināšanas, gan teikumu uzbūvē, izteiksmē un tā tālāk. Labdien, Juri! Es pabeigšu stāstu. Jā, un tātad šīs izglītības 2 ir ļoti būtiskas, un es domāju, ka tas bija arī viens no tādiem pamatiem, kāpēc tad Jānim Pujātam tik ļoti daudz kas izdevās un kāpēc tik daudz viņš spēja realizēt savas dzīves laikā. Un tas ir arī pamats, kāpēc cilvēki visā Latvijā viņam tik ļoti uzticējās. Par uzticību būs vēl saruna arī tālāk, tā ir tāda darba grāmatiņa un studenta apliecība, ka viņš ir filoloģijas fakultātes students. Arī šis jautājums tātad ir ļoti būtisks, jo Jānis Pujāts ir studējis Latvijas universitātē un studēja vienīgajā mākslas zinātnes un teorijas nodaļā, un tā pastāvēja tikai viens kurs bija. Tātad viņa kolēģi bija pavisam neliels skaits, un šobrīd arī ir citi mani kolēģi, mākslas zinātnieki, kuri pēta, kāds tad ir ieguldījums un ko šie cilvēki vienīgais kurs ir paveicis Latvijā mākslas dzīvē. Tā nopietni šobrīd ir pievērsies mākslas zinātnieks Jānis Kalnačs, kurš šobrīd, starp citu, Kembridžā lasa lekciju tieši par padomu laika perioda mākslas situāciju un izglītību. Nu jā, un viņš arī uzsver savos rakstos šobrīd, ka Jāņa Pujāta ieguldījums Latvijas mākslā nav novērtēts, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ, bet domāju, ka galvenokārt tas ir tāpēc, ka viņa atstātais mantojums ir milzīgs, tiešām milzīgs. Latvijas Valsts arhīvā ir vislielākais dokumentu daudzums. Bezdalīgu ielā tie 4900 dokumenti un 557 fotogrāfijas un 267 lietas. Katrā mapītē ir noteikts daudzums lapu. Jā, es esmu pavisam nedaudz apskatījusies, tiešām nedaudz, jo tas
Es domāju, ka noteikti kādi 2 vai 3 gadi paies, kamēr varēšu visu apskatīt līdz galam. Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas centrā ir galvenokārt tādi dokumenti, kas ir saistīti ar viņa pedagoģisko darbu Mākslas akadēmijā. Pagājušajā reizē es jau rādīju to protokolu sēdes mākslu katedras, kur izskatīta Jāņa Pujāta lieta. Tur ir daudz kas tāds, kas ir saistīts ar tādu valdošās varas nevisai patīkamu attieksmi pret Jāni Pujātu, viņa gan lokāla patriotismu dēļ, gan viņa asās valodas dēļ, gan tiešuma dēļ, bet šodien arī ne par to. Tad ir tātad Latvijas Mākslas fonds, kurā ir arī viņam veltīti dokumenti, nevis veltīti, bet tā kā krājumā glabājas. Diemžēl sakarā ar to, ka Latvijas Mākslinieku savienība ir tādā ļoti īpatnējā statusā, šobrīd viņi it kā ir, ēka arī ir, šobrīd nevaram atrast to lietu. Man paskaidroja, ka viņiem nesot uz vietas apskatāms tas un ka jāmeklējot esot valsts arhīvā, tur viss esot nodots. Un valsts arhīvs savukārt uzrādās, ka tādas lietas pie viņiem nav, bet ka ir jāmeklē 11. novembra Krasmalas mājā. Tā kā es tā kā izmeklētājs īstenībā šobrīd esmu arī zināmā mērā. Un vēl ir arī Latvijas valsts kino fono dokumentu arhīvām, fotogrāfiju negatīvi, diapozitīvi, arī pēc rakstītajiem avotiem, jā, valsts arhīvā uzrādās, ka viņi glabājas Šmerļa ielā, bet Šmerļa ielā man šobrīd atbildēja, ka viņu tur nav. Tā kā, jā, līdz ar to, ja mēs ar Prēļu muzeja meitenēm tikko no rīta satiekoties pārmījām dažas vārdas, tad, jā, varbūt šī problēma ir tā, ka ir dažādās vietās šie vēsturiskie dokumenti, vai nav kaut kāda sistēma vai kārtība, es nemāku pateikt, ja, bet valsts arhīvā Bezdelīgu ielā viss ir skaidrs, kur kas atrodas, kāda mape, jā, kāds dokuments, bet viss pārējais ir tādā kā šūpojās laiva, un tu īsti nesaproti, kur sēdēt un kur iet un ko darīt precīzi. Jā. Ar uzglabāšanas lietām nav vienkārši. Un valsts arhīvā šis darbs ir īstenībā diezgan vienkārši, jo jūs apskatieties, kāds jums ir nepieciešams dokuments, pasūtiet konkrēto lietu, norādot lietas nosaukumu, un lasītavā ir ļoti atsaucīgi darbinieki, viņi sagatavo gandrīz momentāli 2. dienā, un lietas tiek noliktas uz galdu, jūs ierodaties lasītavā un vienkārši skatieties. Fotografēt drīkst lasītavas dokumentus, bet, ja jūs vēlaties pasūtīt kādu ļoti labā izšķirtspējā materiālu, tad tas aizņem vismaz 2 nedēļas. Un atkarībā no tā, kāda ir vēlamā izšķirtspēja, tad dokumenta vienas lapas cena ir apmēram 10 eiro. Tas ir tā kā, jā. Jāņa Pujāta dokumenti daudzums ir ļoti liels, tās ir dažāda rakstura un izskata lapas, bet kas man ļoti patīk, es arī tāpat daru, Jānis Pujāts saviem pierakstiem izmanto jebko. Šī ir afišas otra puse, kur ir sagriezta skaistos gabaliņos, aprakstītā puse mums ir, tātad mēs redzam, ka tā ir mākslas izstāde, keramikas izstāde, viena autora, un otra puse visa ir norakstīta ar smalkiem burtiņiem, ļoti smalkā pierakstā. Tā it kā būtu apakšā liktu trafareta lapa. Ja? Tātad viss bija uztrenēts tik lielā mērā, ka pieraksti tika veikti pilnīgi visur. Arhīva materiāli ir dažādā tādā uzglabāšanas kārtībā. Šajā pēdējā reizē, kad es biju, tad šis katalogs, kas ir tātad Daugavpilī notikušās māju izstrādājuma izstādes tirgus katalogs 40. gadā izdots, bija viegli apdedzis, jā, bet izlasīt visu es varēju. Nezinu, vai šāds katalogs noteikti vēl kaut kur glabājas, bet, protams, ka tas liels atklājums priekš manis tīri emocionāli, jo mums šogad ir paredzēti Daugavpilī Latgales dziesmu svētki, bet noteikti ne tādā apjomā, ne tādā grandiozā
pasākumu klāstā, kā tas ir bijis 40. gadā, jo mājstrādājumu izstāde Tirķiņš ir noticis ģimnāzijā 2 stāvos, 1000 kvadrātmetros, un katalogā viss ir aprakstīts pa sadaļām ar valsts prezidenta uzrunu, ar Latvijas amatniecības kameras paskaidrojumiem, un katrai nozarei ir veltīts noteikts teksts. Tāpēc es atļāvos šodien viņu arī pieminēt, jo saturs liecina, ka pasākums ir bijis grandios. Arī šāda veida dokumenti, kuri citur nav ieraugāmi, kas ir saistīti arī ar Rēzekni. Šis laikam būs vienīgais gads, kad arhīvā ir sastopami materiāli, kas ir rakstīti ar tinti. Un tas ir arī laikam saprotams, jo tas ir 58. gada Antona Ušpeļa iesniegums viņu uzņemt Latvijas PSR Mākslinieku savienībā, jo tinte ar laiku tā ir ķīmija un viņa vienkārši bojājas. Ir atsevišķi dokumenta materiāli, kur vienkārši tā tinte jau ar laiku ir izplūtus tik lielā mērā, ka tekstu uztvert nav iespējams, kas tur vispār ir iekšā rakstīts. Diemžēl gaisma. Jā. Lielākoties viss ir rakstīts vēlāk jau ar tinti. Nevis ar tinti, bet ar zīmuli. Pamatīgi diezgan tā kā var redzēt, ka ir iespiests rokraksts tā, lai var labi izlasīt. Un tātad ar zīmuli rakstītie teksti visbiežāk arī pēc tam ir pārdrukāti mašīna rakstā. To var arī redzēt, jo ir tātad melnraksts un jau tīraksts. Šie rokraksti ir ļoti interesanti, jo rokraksti tiek vairākas reizes laboti, vilkti klāt paskaidrojumi, pieraksti, vai mainītas ir domas pēc laika, un tad ir atgriezies atpakaļ un veicis visāda veida papildinājumus un labojumus. Šis ir, manuprāt, unikāls dokuments. Es atradu tādus 2 lapas. Padomju laikos bija tāda prakse, ka tika rakstīti sapulču protokoli, rezolūcijas un lēmumi. Noteikti zināt tiem, kam ir bijusi kādreiz pieredze. Un, diemžēl, nav uzrādīts sanākšanas iemesls un sapulces dalībnieki, bet viens no punktiem ir šis rezolūcijā. Lūgt kultūras ministriju kādā no Latgales centrālās daļas pilsētām vislabāk Rēzeknē, sākot ar 59. mācību gadu, atvērt Lietišķās mākslas vidusskolu, kas ir vienīgais reālais kvalificētu mākslinieku kadru radīšanai, darbam Republikas perifērijas rajonos, reizē ar to arī mūsu rajonā. Labdien! Ļoti patīkami! Tas katrā ziņā ir unikāls dokuments, jo es domāju, ka neviens no cilvēkiem, kas ir saistīts ar mākslas izglītību, šāda veida rokrakstu pirms tam nebija uzgājis. Tātad, principā, visas mākslas dzīves veidotājs Latgalē ir bijis Jānis Kujāts. To var tā kā lielā mērā nojaust arī pēc laikrakstu, piemēram, piezīmēm vai rakstiem vai analīzēm, bet šāda veida rokraksta lapa, tas ir kaut kas tiešām ārkārtējs priekš manis kā priekš pētnieka noteikti. Ir tātad valsts arhīvā glabājas visi šie dokumenti no valsts arhīva, arī fotogrāfijas, un ko es muzejniekiem gribētu ieteikt, ar ko es esmu arī savā dzīvē sastapusies ļoti bieži, ir brīnišķīga fotogrāfija, ir skaisti cilvēki virsū, mēs saprotam apmēram par ko iet runa, bet mēs nesaprotam, ne kurš tas ir gads, nekas ir fotografējis to, nekur uzņemta bilde un tā tālāk. Jānim Kujātam lielākoties visām fotogrāfijām aizmugurē ir vai nu fotogrāfa zīmodziņš, šajā gadījumā fotogrāfijas autors ir Vilnis Auziņš, un tur ir norādītas tātad gan viņa darbnīcas vieta, adrese, un arī uzrakstīts tātad Valdemāra Vogulis, tātad atklāšana 84. gads decembris.
Un tā principā ir lielākajai daļai fotogrāfiju, ko var apskatīties valsts arhīvā, ar tām, kurām mēs esmu sastapusies šobrīd. Tātad ir aiz otrā pusītē norādīts gan gads, gan fotogrāfijas autors, un ir pat arī tāda veida tālajošas piezīmes, ka ja fotogrāfija ir nekvalitatīva, tad otrā pusē ir uzrakstīts labāku kvalitāti meklēt pie Imanta Prēdeļa, labāku kvalitāti meklēt pie Jura Krieviņa, vai oriģināls atrodas tur un tur, kas, protams, šobrīd esošajā situācijā priekš pētnieka ir vienkārši ideāli. Tad tu zini to ceļu, kur jāiet ar tālāk un kur jāmeklē labākā iespēja. Ir ļoti daudz arī tādu materiālu, kas ir absolūti unikāli, un šeit ir tātad Latvijas amatniecības kameras organizētie podnieku kursi Jēkabpilī 1940. gads. Tādas bildītes var sastapt ik pa laikam, gan to, ko ir darījuši podnieki, kā viņi ir darījuši, un paši podnieki arī ir fotografēti arī pirms pasaules kara, un tas ir uzglabāts tātad pie Jāņa Pujāta. Diezgan bieži šādām vecajām fotogrāfijām aizmugurē ir norādīts, ka materiāls ir ņemts no Edvarda Detlava, ar ko Jānim Pujātam bija ļoti draudzīgas attiecības, un Edvarda Detlava arhīvu materiālus var arī apskatīties valsts arhīvā, bet ir atsevišķi dokumenti, kurus drīkst skatīties tikai ar ģimenes atļauju. Tā kā ir tāda kārtība. Un šī arī ir vienkārši unikāla bilde, jo tātad šeit ir bilde fotogrāfija bija viens veselums, diemžēl valsts arhīvu lasītavai ir tāda gaisma, ka arī ar telefonu ir ļoti grūti nopildīt, un tad es vienkārši pārgriežu bildi uz pusēm. Tātad tas ir podnieki trīs, šeit ir uzraksts Jānis Kaļva, jā. Un šeit ir divi nezināmi vizuāli podnieki, mēs arī noteikti nevaram tā īsti atšķirt, bet tā ir tirgošanās, tirzniecības vieta. Labi var redzēt, kādā veidā ir sakārtoti podi, kādi tie izskatās. Redz, kur ir mākslas nodaļas vadītāji arī mūsu skaisti aprunātās volūtiņas 3 kārtās satītās, par tām vēl stāsts būs. Un jā, šī bilde ir arī no pirmskara laika. Un tas jaukākais, protams, ir tas, ka otrā pusē tātad mums ir uzrakstīts, kur ir Paulāns, kur ir Rivčs, un kur ir Jānis Kaļva un bilde no Edvarda Detlava. Un šāda veida, es atvainojos, iepriekšējā būs šeit jāinesī? Nē. Jā. Nevar. Vēlreiz. Jā, viss labi. Vienkārši pirksniņš nestrādā. Un bilde ārkārtīgi stāstoša, unikāla, un visi podnieki uzbalkos. Jā, jūs redzat, podniekam kūte galvā, vienkārši smalki kungi pirms otrā pasaules kara, un saturiski ļoti bagāta bilde, un, protams, ka ļoti rūpīgi izpētot noteikti un apstrādājot bildi, var arī labi apskatīties arī kādi bija podi, jā, un tā tālāk. Ir arī glabājas tādi dokumenti, kurus es nebiju iepriekš redzējis, lēmums par pirmās Paulāna medaļas un diplomu piešķiršanu Ādamam Kāpostiņam. Tātad mašīna rakstā drukāts dokuments ar Džemas Kulmes, Gunāra Kroļa, Jāņa Pujāta un attiecīgu amatpersonu parakstu, jo šāda veida medaļu un diplomu varēja nopelnīt tikai veselu gadu, smagi strādājot, piedaloties izstādēs, apliecinot noteiktu kvalitāti savā radošajā darbībā, un visi 6 protokoli arī glabājas Jāņa Pujāta arhīvā. Bet vēl gribēju arī pateikt to, ka glabājas arī tāda veida dokumenti rokrakstā, kurus noteikti šobrīd, domājams, nedrīkstētu publicēt, jo Jānis Pujāts bija tieši un konkrēts ne tikai sarunās, bet arī rakstītajā valodā. Un ir tādi iesniegumi, kur, piemēram, cilvēks uzrakstīs ar iesniegumu lūdzu uzņemt mani Latgales keramikas apvienībā, un stūrītī ir uzrakstīts izslēgt no Latgales keramikas apvienībā sakarā ar bezdarbību, un tāda ir vismaz 10 iesniegumi. Dažiem nav uzrakstīts iemesls.
bet tur uzrakstīts ar visu valdes lēmumu, piemēram. Nu, jā. Un šāds dokuments unikāls, jo mēs visi zinām, ka Jānis Pujāts organizēja šeit kursus un stāstīja, mācīja, rādīja. Ir kaut kur tātad pierakstu kladītes saglabājušās, kas noteikti direktori ir jāvelk laukā un jāsameklē, bet tātad, protams, ka Jānim Pujātam ir saglabājušies kursu plāni, tēmas, kas bija tik apskatītas, jā. Bet šeit ir tātad Ponieka Meikula Reidzāna diplomdarba rokraksts. Tā nav viena lapa, es tikai vienu nofotografēju. Pedantiskā kārtībā, sākot bez mazoja ar priekšmetu izvēli, māla apstrādē ir uzrakstīts, kādā veidā tiek izgatavots svečturis. Viss tā kā skolnieka burtnīcā, ja, tur paņem vispirms tādu instrumentu, tad tik ilgi to žāvējam, tad pievienojam to un tā tālāk. Šo es arī atļāvos parādīt, jo mums ir ciemiņi no Daugavpils, ja, un mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure šobrīd kārto grāmatu, nopietnu pētījumu par Ģertrūdu Zēli, un tika uzliektas Ineses grāmatas materiālos ļoti skaistas fotogrāfijas, kas liecina par to, ka interešu sfēra ir ne tikai Latgales keramika, bet visa mākslas dzīve. Un te ir tad Ģertrūdas Zēles izstādājušas atklāšana Daugavpils Pētniecības un mākslas muzejā. Kopā ar direktori blakus ir tāda muzeja Aina Žurkova, Kārlis Dobrājs un Ģertrūda Zēle. Un šeit, jā, diemžēl gaisma nav pateicīga, bet tāda ārkārtīgi liriska un fotogrāfija arī no šiem pašiem materiāliem. Arī saistībā ar Daugavpili gribētu teikt arī fotogrāfija unikāla, tas ir tātad Latgales kultūrvēstures muzeja krājums, bet runājot par Oskaru Kalēju, materiāli ir ļoti maz, jo Oskars Kalējs gan ir dibinājis Daugavpils Novapētniecības un mākslas muzeju, ir bijis etnogrāfs un pētnieks un izcila personība, bet tika izsūtīts, protams, un atgriežoties no izsūtījuma, viņš glezno, nedaudz strādā radoši, bet neveic nekāda veida kontaktus ne ar vienu cilvēku. Ļoti, ļoti minimāli vairās no sabiedrības un visu, kas viņam tika darīts pirms Otrā pasaules kara Daugavpilī, viņš vienkārši iznīcina. Pie Jāņa Pujāta arhīvā ir saglabājušās Oskara Kalēja atmiņas. Viņš viņas ir atdevis Jānim Pujātam. Un tas liecina par to, ka Jānis Pujāts radošajā vidē Latgalē bija patiešām uzticības persona, jo Oskars Kalējs nav vienīgais. No Daugavpils uzreiz pēc Otrā pasaules kara 50. gados Murāns sūta vēstuli Jānim Pujātam un sūdzas par to, cik krieviska vide ir Daugavpilī, cik bēdīgas lietas dara mākslas dažādi pulciņi, ieviešot krievu valodu un padomju savienības darbības principus, neciena vietējo kultūru un tā tālāk, pārsakot veselu strīpu dažādu jautājumu raksta, analizē. Un tajos laikos katrā ziņā, ja šāda vēstule nonāktu attiecīgo iestāžu rīcībā, es domāju, ka Murāns tiktu izsūtīts uzreiz momentāli vai ieslodzīts cietumā, ja, bet Jāni Pujātu viņš uzskatīja par tādu uzticības personu, un tas ir arī unikāli. Jau mēs ejam tātad pie noslēguma mazliet, ir arī, protams, darbs, kas ir saistīts tikai un vienīgi ar Latgales keramiku. Tie ir tātad Latgales keramikas trauku skicējumi, un šie ir Jāņa Pujāta. Un interesanti ir tas, ka skicējumi varbūt nav tik ļoti būtiski, kā viņš to dara, bet ir svarīgi tas, kas te tiek pierakstīts. Tā ir Brāļu Rivču trauki, un tātad viencētā iziet 1926. gadā. Tēvs mira 17. gadā, tātad dzīvo kopā ar brāli, un ko viņi dara abi divi. Pods ir uzzīmēts, izmērīts, jā, bet tātad poda laiks 44. gads, un viss ir pierakstīts klāt, ka šeit ir līmētas daļas, jā.
uzrakstīts par to, ka šis ir pirmais trauks un brāļi Ļuči aizsāk mēnestiņa tipa osiņu pielikšanu, ja? Un arī pie reizes arī kādi teikumi pierakstīti par to, ka smags plastiskais rodājums konkrētajā vietā un tā tālāk. Un tā īstenībā gandrīz katrai šai podu skicei klāt ir pierakstīti paskaidrojošie teksti vai tajā pašā lapā vai lapas otrā pusē. Un šeit atkal šāda veida pods, te ir jau tātad ar pildspalvu kaut kas mazliet pierakstīts, ja, bet arī gan par formu tiek izstāstīts, gan analizēta arī glazūra kāda veida un tā tālāk. Un šeit ir uzgāju 2 vai 3 tādus unikālas bildītes, jo šeit ir tātad viegli ieskicēta krūze rosu, ja, un tātad ir uzrakstīts tāds fakts. Šeit apakšā, diemžēl, nevar labi salasīt, ja, tātad Niklāvas Trunkes kolekcija, pods nopirkts Rēzemē 1920. gadā, un nodevusi kodu pēc tam muzejā ir Olga Strunke. Tātad Strunke, acīm redzot, iespējams ir bijis Rēzeknē 20. gadā un šo trauku pircis kaut kādā tirciņā, ko mēs neviens nezinām, vai tā ir bijis vai nav, tas ir atkal tā kā viela pārdomā. Un šie trauki arī podu rasējumi, es gribētu teikt, ka tie ir rasējumi. Mēs par tādiem uzzinājām, pateicoties arī Jāņa Kujāta grāmatai, kur zem svītras apakšā viss smalki pierakstīts, ka tātad Cēsu muzeja vadītājs kādreizējs Ksavers Andermanis ir devies pirmajā etnogrāfiskajā ekspedīcijā pa Latgali, lielāko uzmanību veltot tātad celtniecībai, jo viņš studēja arhitektūru, bet ir arī pārzīmējis Janapoles Romeru kolekcijas traukus. Lielāko daļu šo skaisto rasējumu mēs redzēsim arī kā papildinājumu Lūznavas muižā ekspozīcijai, bet veiksmīgi bija tas, ka es tekstā pieminēju šo faktu un rakstu krājuma sakārtotāja Inese Sirica uzreiz teica, es zinu, Cēsīs muzejā grabājas šie zīmējumi izcilie, ja, un Cēsu muzejs mums arī pirms šī pasākuma arī laipni padalījās un atsūtīja šos zīmējumus, un interesanti ir tas, ka Latgales kultūrvēstures muzejā keramikas kolekcijas pamats ir tieši Janapoles Romeru šie darbi, kas ir deponēti no Rīgas muzeja. Un mēs varam apskatīties arī, kādi tad ir šie trauki izskatījušies 20. gadu sākumā. Skices ir veidotas 27. gadā, bet avotos tiek rakstīts, ka pirmā ekspedīcija uz Latgali ir notikusi 20. gados, pirmajā pusē. Protams, ka šie, es teiktu, rasējumi ir vienkārši unikāli, jo te ir norādīts gan izmēri precīzi, gan izmaiņas, gan profili, gan rotājums un arī pat ietonēts ar akvareli, lai mēs saprastu, kādā krāsā tad ir tās glazūras. Tā kā arī šie skaistie attēli ir uzvieti pateicoties tam, ka Jānis Pujāts bija pedantisks pētnieks, ja pat neartulizēja par to, kāda izskatās šie trauki, tad zem svītras tika norādīts avots, kur tad ir tie trauku materiāli apskatām. Ja? Tā kā vienkārši brīnišķīgs materiāls visam manam atlikušajam mūžam. Jo tas ir tikai valsts arhīva materiāls, un, protams, ka bez šaubām turpināsies arī darbs pie citu arhīvu pētniecības. Vēl ir ļoti daudz arhīvā sarakstes, kura Pujāts ir veicis ar saviem laika biedriem. Un pirms 2 gadiem, kad pie mums ciemojās akcijas cimdodītājas pasākumā, tad Maruta Grasmane pie manis pienāca un pateica, ka tikai pateicoties Jānim Pujātam viņa ir izveidojusi seno klēti un pievērsusies nopietni lietišķajās mākslas jomai savai, jo viņš viņu visu laiku mudinājis, un arhīvā ir saglabājusies arī sarakste ar Marutu Grasmani. Tā kā
Jaunatklājumu pētniecībā būs vēl ļoti daudz. Paldies! Otrā pasaules kara, un tas ir uzglabāts tātad pie Jāņa Pujāta. Diezgan bieži šādām vecajām fotogrāfijām aizmugurē ir norādīts, ka materiāls ir ņemts no Edvarda Detlava, ar ko Jānim Pujātam bija ļoti draudzīgas attiecības, un Edvarda Detlava arhīva materiālus var arī apskatīties valsts arhīvā, bet ir atsevišķi dokumenti, kurus drīkst skatīties tikai ar ģimenes atļauju. Tā kā ir tāda kārtība. Un šī arī vienkārši unikāla bilde, jo tātad šeit ir bilde bija, fotogrāfija bija viens veselums, diemžēl valsts arhīvu lasītavai ir tāda gaisma, ka arī ar telefonu ļoti grūti nobildēt, un tad es vienkārši pārgriežu bildi uz pusēm. Tātad tas ir podnieki 3, šeit ir uzraksts Jānis Kaļva, jā. Un šeit ir divi nezināmi vizuāli podnieki, mēs arī noteikti nevaram tā īsti atšķirt, bet tā ir tirgošanās, tirzniecības vieta. Labi var redzēt, kādā veidā ir sakārtoti podi, kādi tie izskatās. Redz, kur ir mākslas nodaļas vadītāji arī mūsu skaisti aprunātās volūtiņas 3 kārtās satītās, par tām vēl stāsts būs. Un jā, šī bilde ir arī no pirmskara laika. Un tas jaukākais, protams, ir tas, ka otrā pusē tātad mums ir uzrakstīts, kur ir Paulāns, kur ir Brjučs un kur ir Jānis Kaļva un bilde no Edvarda Detlava. Un šāda veida, es atvainojos, iepriekšējā būs šeit jāiesnī? Nē. Jā. Nevar. Vēlreiz. Jā, viss labi. Vienkārši pirksniņš nestrādā. Un bilde ārkārtīgi stāstoša, unikāla, un visi podnieki uzvalkos. Jā, jūs redzat, podniekam kūte galvā, vienkārši smalki gungi pirms otrā pasaules kara, un saturiski ļoti bagāta bilde, un, protams, ka ļoti rūpīgi izpētot, nopietni apstrādājot bildi, var arī labi apskatīties arī kādi bija podi, jā, un tā tālāk. Ir arī glabājas tādi dokumenti, kurus es nebiju iepriekš redzējis, lēmums par pirmās Paulāna medaļas un diplomu piešķiršanu Ādamam Kāpostiņam. Tātad mašīna rakstā drukāts dokuments ar Džemas Kulmes, Gunāra Kroļa, Jāņa Pujāta un attiecīgi amatpersonu parakstu, jo šāda veida medaļu un diplomu varēja nopelnīt tikai veselu gadu, smagi strādājot, piedaloties izstādēs, apliecinot noteiktu kvalitāti savā radošajā darbībā, un visi 6 protokoli arī glabājas Jāņa Pujāta arhīvā. Bet vēl gribēju arī pateikt to, ka glabājas arī tāda veida dokumenti rokrakstā, kurus noteikti šobrīd, domājams, nedrīkstētu publicēt, jo Jānis Pujāts bija tieši un konkrēts ne tikai sarunās, bet arī rakstītajā valodā. Un ir tādi iesniegumi, kur, piemēram, cilvēks uzrakstījis ar iesniegumu lūdzu uzņemt mani Latgales keramikas apvienībā, un stūrītī ir uzrakstīts izslēgt no Latgales keramikas apvienībā sakarā ar bezdarbību, un tādi vismaz 10 iesniegumi. Dažiem nav uzrakstīts iemesls, bet tur uzrakstīts ar visu valdes lēmumu, piemēram. Un šāds dokuments unikāls, jo mēs visi zinām, ka Jānis Pujāts organizēja šeit kursus un stāstīja, mācīja, rādīja. Ir kaut kur tātad pierakstu kladītes saglabājušās, kas noteikti direktori ir jāvelk laukā un jāsameklē, bet tātad, protams, ka Jānim Pujātam ir saglabājušies kursu plāni, tēmas, kas bija tik apskatītas, jā. Bet šeit ir tātad podnieka Meikula Reidzāna diplomdarba rokraksts. Tā nav viena lapatis, tikai viena nofotografēju. Pedantiskā kārtībā, sākot bez mazoja ar priekšmetu izvēli, māla apstrādē ir uzrakstīts, kādā veidā tiek izgatavots svečturis. Viss tā kā skolnieku burtnīcā, ja, tur paņem vispirms tādu instrumentu, tad tik ilgi to žāvējumu,
tad pievienojam to un tā tālāk. Šo es arī atļāvos parādīt, jo mums ir ciemiņi no Daugavpils, un mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure šobrīd kārto grāmatu, nopietnu pētījumu par Ģertrūdu Zēli, un tika uzliektas Ineses grāmatas materiālos ļoti skaistas fotogrāfijas, kas liecina par to, ka interešu sfēra ir ne tikai Latgales keramika, bet visa mākslas dzīve. Un te ir tad Ģertrūdas Zēles izstādēs atklāšana Daugavpils Pētniecības un mākslas muzejā. Kopā ar direktori blakus ir tāda muzeja Aina Žurkova, Kāris Dobrājs un Ģertrūda Zēle. Un šeit, jā, diemžēl gaisma nav pateicīga, bet tāda ārkārtīgi liriska un fotogrāfija arī no šiem pašiem materiāliem. Arī saistībā ar Daugavpili gribētu teikt arī fotogrāfija unikāla, tas ir tātad Latgales kultūrvēstures muzeja krājums, bet runājot par Oskaru Kalēju, materiāli ir ļoti maz, jo Oskars Kalējs gan ir dibinājis Daugavpils Pētniecības un mākslas muzeju, ir bijis etnogrāfs un pētnieks un izcila personība, bet tika izsūtīts, protams, un atgriežoties no izsūtījuma, viņš glezno, nedaudz strādā radoši, bet neveic nekāda veida kontaktus ne ar vienu cilvēku. Ļoti minimāli bairās no sabiedrības, un visu, kas viņam tika darīts pirms Otrā pasaules kara Daugavpilī, viņš vienkārši iznīcina. Pie Jāņa Pujāta arhīvā ir saglabājušās Oskara Kalēja atmiņas. Viņš viņas ir atdevis Jānim Pujātam. Un tas liecina par to, ka Jānis Pujāts radošajā vidē Latgalē bija patiešām uzticības persona, jo Oskars Kalējs nav vienīgais. No Daugavpils uzreiz pēc Otrā pasaules kara 50. gados Murāns sūta vēstuli Jānim Pujātam un sūdzas par to, cik krieviska vide ir Daugavpilī, cik bēdīgas lietas dara mākslas dažādi pulciņi, ieviešot krievu valodu un padomju savienības darbības principus, neciena vietējo kultūru un tā tālāk. Pat veselu strīpu dažādu jautājumu raksta, analizē, un tajos laikos katrā ziņā, ja šāda vēstule nonāktu attiecīgo iestāžu rīcībā, es domāju, ka Murāns tiktu izsūtīts uzreiz momentāli vai ieslodzīts cietumā, ja, bet Jāni Pujātu viņš uzskatīja par tādu uzticības personu, un tas ir arī unikāli. Ja mēs ejam tātad pie noslēguma, mazliet ir arī, protams, darbs, kas ir saistīts tikai un vienīgi ar Latgales keramiku. Tie ir tātad Latgales keramikas trauku skicējumi, un šie ir Jāņa Pujāta. Un interesanti ir tas, ka skicējumi varbūt nav tik ļoti būtiski, kā viņš to dara, bet ir svarīgi tas, kas te tiek pierakstīts. Tā ir Brāļu Rivču trauki. Un tātad viencētā iziet 1926. gadā. Tēvs miera 17. gadā, tātad dzīvo kopā ar brāli, un ko viņi dara abi divi. Pods ir uzzīmēts, izmērīts, jā, bet tātad poda laiks 44. gads, un viss ir pierakstīts klāt, ka šeit ir līmētas daļas, jā, uzrakstīts par to, ka šis ir pirmais trauks, un Brāļi Rivči aizsāk mēnestiņa tipa osiņu pielikšanu, jā, un arī pie reizes arī kādi teikumi pierakstīti par to, ka smags plastiskais rotājums konkrētajā vietā un tā tālāk. Un tā ir īstenībā gandrīz katrai šai podu skicei klāt ir pierakstīti paskaidrojošie teksti vai tajā pašā lapā vai lapas otrā pusē. Un šeit atkal šāda veida pods, te ir jau tātad ar pildspalvu kaut kas mazliet pierakstīts, jā, bet arī gan par formu tiek izstāstīts, gan analizēta arī glazūra kāda veida un tā tālāk. Un šeit ir uzgāju 2 vai 3 tādus unikālas bildītes, jo šeit ir tātad viegli ieskicēta krūze rosu, jā, un tātad ir uzrakstīts tāds fakts. Šeit apakšā, diemžēl, nevar labi salasīt, ja, tātad
Niklāvas Trunkes kolekcija, gods nopirkts Rēzemē 1920. gadā. Un nodevusi godu pēc tam muzejā ir Olga Strunke. Tātad Strunke, acīm redzot, iespējams ir bijis Rēzeknē 20. gadā un šo trauku pircis kaut kādā tirciņā, ko mēs neviens nezinām, vai tā ir bijis vai nav, tas ir atkal tā kā viela pārdomā. Un šie trauki arī podu rasējumi, es gribētu teikt, ka tie ir rasējumi. Mēs par tādiem uzzinājām pateicoties arī Jāņa Pujāta grāmatai, kur zem svītras apakšā viss smalki pierakstīts, ka tātad Cēsu muzeja vadītājs kādreizējs Ksavers Andermanis ir devies pirmajā etnogrāfiskajā ekspedīcijā pa Latgali, lielāko uzmanību veltot tātad celtniecībai, jo viņš studēja arhitektūru, bet ir arī pārzīmējis Janapoles Romeru kolekcijas traukus. Lielāko daļu šo skaisto rasējumu mēs redzēsim arī kā papildinājumu Lūznavas muižā ekspozīcijai, bet veiksmīgi bija tas, ka es tekstā pieminēju šo faktu un rakstu krājuma sakārtotāja Inese Sirica uzreiz teica, es zinu, Cēsīs muzejā grabājas šie zīmējumi izcilie, ja, un Cēsu muzejs mums arī pirms šī pasākuma arī laipni padalījās un atsūtīja šos zīmējumus, un interesanti ir tas, ka Latgales kultūra vēstures muzejā keramikas kolekcijas pamats ir tieši Janapoles Romeru šie darbi, kas ir deponēti no Rīgas muzeja. Un mēs varam apskatīties arī, kādi tad ir šie trauki izskatījušies 20. gadu sākumā. Skices ir veidotas 27. gadā, bet avotos tiek rakstīts, ka pirmā ekspedīcija uz Latgali ir notikusi 20. gados, pirmajā pusē. Protams, ka šie, es teiktu, rasējumi ir vienkārši unikāli, jo te ir norādīts gan izmēri precīzi, gan izmaiņas, gan profili, gan rotājums un arī pat ietonēts ar akvareli, lai mēs saprastu, kādā krāsā tad ir tās glazūras. Tā kā arī šie skaistie attēli ir uzvieti pateicoties tam, ka Jānis Pujāts bija pedantisks pētnieks, ja pat neaktualizēja par to, kāda izskatās šie trauki, tad zem svītras tika norādīts avots, kur tad ir tie trauku materiāli apskatām. Ja? Tā kā vienkārši brīnišķīgs materiāls visam manam atlikušajam mūžam. Jo tas ir tikai valsts arhīva materiāls, un, protams, ka bez šaubām turpināsies arī darbs pie citu arhīvu pētniecības. Vēl ir ļoti daudz arhīvā sarakstes, kura Pujāts ir veicis ar saviem laika biedriem. Un pirms 2 gadiem, kad pie mums ciemojās akcijas cimdodītājas pasākumā, tad Maruta Grasmane pie manis pienāca un pateica, ka tikai pateicoties Jānim Pujātam viņa ir izveidojusi seno klēti un pievērsusies nopietni lietišķēles mākslas jomai savai, jo viņš viņu visu laiku mudinājis, un arhīvā ir saglabājusies arī sarakste ar Marutu Grasmani. Tā kā jaunatklājumu pētniecībā būs vēl ļoti daudz. Paldies! Mārtiņa mazliet papildināšu. Jāņa Pujāta dzimta Rīgā ir ļoti sakuplojusi. Mēs esam daudz. Viņa bērni, mazbērni, sievas, vīri, draugi, draudzenes. Un, protams, Mārtiņš Kronis ar savu dzimtu, Gabrielas Kronis dēls. Un mana mamma, mana un Maijas mamma, manas māsas mamma Silvija Freinberga, Jāņa Pujāta atraitne, kārtoja savu bibliotēku un atrada 4 Jāņa Pujāta grāmatas, senas par Latgales kultūru vēsturi. Vienā priekšā blonda šķipsna. Visi Pujāti bija blondi, var tikai minēt, kas tas ir. Pujāta muzeja pārstāvim. Paldies. Ar mīlestību. Sveicieniem no Paldies. Konferenci. Tas ir
Paldies. Mēs visi sakam paldies, Pujāt. Laikam klusībā Jānis Pujāts to ir vēlējies, jo tiešām tie bija 80. gadi, kad es jau biju muzejā tikko jaunatnākusi. Viņš te brauca un gāja, ja ne katru nedēļu, tad caur nedēļu noteikti bija muzejā. Jā. Tā kā arī redz, viņa grāmatas ir atradušas ceļu šodien. Paldies! Paldies!